Hei, mans vārds ir Gunita Lagzīne-Skroterēna, un šodien mēs tiekamies 25. rubrikas Darīt ir radīt, jeb nejaušību nav sērijā. Pagājušajā nedēļā es kā rakstniece tikos ar lasītājiem Rendas pagasta bibliotekā. Tie, kas nezin, Renda ir ciemats Kuldīgas rajonā, kurā es uzaugu. Lai gan daļa publikas es pazinu, man iekšā bija tāds tremolo, ka es biju ļoti uztraukusies. Vai nu tamdēļ, ka nebija kādu laiku stāvēts publikas priekšā, vai nu tamdēļ, ka tā publika bija savējā, jo viņi mani zina no mazām dienām, un lai gan daudzus gadus es esmu prom no Rendas jau, tas uztraukums bija milzīgs. Bet es vēlos šodien padalīties jums ar vienu padomiņu, kā uzvarēt šo uztraukumu, ja arī jums uzstājoties publikas priekšā ir tāds viegls vai traks tremolām. Citiem vārdiem sakot, tas, kas ir jādara, ir jāpasaka publikai, ka tu uztraucies. Un es īsi raksturoju, kā tad izpaužas mans uztraukums. Tad, kad es uztraucos, es runāju ātri, beru vārdus kā pupas un beidzot visu pateikt vienā elpas vilcienā. Un tajā brīdī, kad es to pasaku, tad šī patiesības legalizācija mazliet to spriedzi noņem. Un tad, kad es publikai saku, jūs nekautrējieties, sakiet man, elpo, atgādiniet, ka jāelpo, tad publikā nereti izraisās smiekli un atmosfēra vēl vairāk tā spriedzīta pašķīst un tas uztraukums mazinās. Liekas neloģiski, bet tas strādā. Pamēģiniet, kad jums nākamreiz sanāks stāvēt publikas priekšā un uztraukties. Tas šai reizītē viss. Paldies, tiekamies kā pēc nedēļas. Čau!